Astroloģiskā prognoze no 10. līdz 16. februārim. Šonadēļ valda dinamiskums un transformējoša enerģija. Ūdensvīra sezona tuvojās noslēgumam, un mēs lēnām ieejam zivju intuitīvajā un sapņainajā ietekmē. Tas nozīmē, ka nedēļa būs pilna spontānām idejām, emocionālām atklāsmēm un pārmaiņām attiecībās. Šīs nedēļas aktīvie aspekti norāda, ka laba nedēļa jauniem izaicinājumiem, sākumiem un eksperimentiem. Daudz komunikācijas iespējas satikt jaunus cilvēkus un atjaunot vecus sakarus. Intuīcijas pastiprināšanās. Nedēļas beigās jutīsim jau šo zivs enerģiju, kas palīdzēs sajust lietas dziļāk. Iespējamie nedēļas izaicinājumi. Diemžēl šī nedēļa var atnest pēkšņas dzīves korekcijas, it īpaši attiecībās un karjeras jomā. Un emocionālais svārstīgums, jo sākumā prāts būs racionāls un loģisks, kā jau ūdensvīra ietekmē, un vēlāk pieaugs emocionalitāte un sapņainība, kā jau zivs enerģijas ietekme. Galvenais šīs nedēļas padoms ir šī ir laba nedēļa plānu realizācijai un drosmīgiem soļiem, taču jābūt gataviem pieņemt negaidītus pagriezienus. Sekojiet savai intuīcijai un nebaidieties no pārmaiņām. Bet katra zodiaka zīmes atsevišķais horoskops šai nedēļai. Auns. Tevi gaida aktīva nedēļa, iespējams spontānas tikšanās un ātri lēmumi. Profesionālajā dzīvē var rasties jaunas iespējas. Nedēļas padoms Aunam – nesteidzies pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Analizē situāciju pirms rīkojies. Vērsis. Finanšu jautājumi var būt galvenais fokus, iespējami papildus ienākumi vai negaidīti tēriņi. Mīlestībā vēlies stabilitāti. Mans padoms Vērsim, esi atvērts kompromisiem un nebaidies no jauniem izaicinājumiem darbā. Dvīņi. Šonedēļ tev būs lielisks komunikācijas spējas. Izmanto tās, lai atrisinātu konfliktus un iegūtu jaunus kontaktus. Mans padoms Dvīņiem – nekļūsti pārāk izklaidīgs, koncentrējies uz svarīgāko. Vēzis. Emocionāli var justies mazliet noslēgts, bet intuitīvi uztversi lietas pareizi. Labs laiks, lai sakārtotu mājas vidi un attiecības ar tuviniekiem. Mans padoms Vēzim – nepārdomā lietas pārlieku ilgi. Uzticies savām sajūtām. Lauva. Tev būs vēlme būt uzmanības centrā, un tas var izraisīt konfliktus, ja nesaņemsi gaidīto atzinību. Tāpēc karjerā iespējami labi pavērsieni. Mans padoms Lauvai – esi dāsns pret citiem, un viņi to novērtēs. Jaunava. Organizatoriskās prasmes šonadēļ noderēs, jo būs daudz uzdevumu, kas jāizpilda. Vari saņemt negaidītu ziņu, kas ietekmēs nākotnes plānus. Mans padoms Jaunavai – saglabā mieru un neļaujies stresam sevi pārņemt. Svari. Harmonija būs tavs galvenais mērķis. Attiecībās meklēs līdzsvaru, bet vari sajust nelielu nesaprašanos ar mīļajiem. Mans padoms Svariem – izvairies no pārlieku lielas vēlmes izpatikt citiem cilvēkiem. Vairāk domā par savām vajadzībām. Skorpions. Šonadēļ var nonākt situācijās, kur jāparāda savs spēks un apņēmība. Noslēpumi var nākt gaismā, kas tev var likt pārdomāt attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Mans padoms Skorpionam – neļauj emocijām pārāk spēcīgi ietekmēt tavas darbības. Strēlnieks. Iespējami ceļojumi vai mācību iespējas. Šī nedēļa ir laba, lai atvērtos jaunām pieredzēm un kontaktētos ar interesantiem cilvēkiem. Mans padoms Strēlniekam – izkāp no savas komforta zonas un dodies jaunā piedzīvojumā. Mežāzis, finansiālas lietas un atbildības būs tavs galvenais fokus. Vari justies noguris no pienākumiem, bet tava pacietība atmaksāsies. Mans padoms Mežāzim – dod sev iespēju atpūsties un atgūt enerģiju. Ūdensvīrs. Tev ir dzimšanas dienas periods, kas nes jaunas idejas un iespējas. Vari saņemt īpašu uzmanību no apkārtējiem cilvēkiem. Mans padoms Ūdensvīram – izmanto šo laiku, lai izvirzītu mērķus nākamajam gadam. Un visbeidzot zivis. Tava intuīcija būs īpaši spēcīga un var sajust lielu emocionālu pieplūdumu. Iespējami nozīmīgi sapņi un atklāsmes. Mans padoms zivīm – pieraksti savas idejas un sapņus, jo tie var atklāt tev ļoti svarīgu informāciju. Šī bija astroloģiskā prognoze katrai zodiaka zīmē laika posmā no 10. līdz 16. februārim. Spied laiku šim video, seko manam kanālam un uzzini vairāk astroloģiskas informācijas katru nedēļu. Ja vēlies uzzināt vairāk tieši par savu zodieku, nāc uz individuālu konsultāciju, kā arī skaties visus pārējos video, kas stāsta par citiem astroloģiskiem aspektiem. Uz tikšanos!